Es esmu dzimis 92. gadā, un mums brīvā Latvijā dzimušajiem ir savi jautājumi, kas rodas klausoties šos grozījumus imigrācijas likumā. Es saprotu, sabiedrība mums ir dažādi sadalīta. Ir laukos dzīvojošie, kas skaitās tie norakstītie cilvēki, un tad ir pilsētas elite, bērni, kas mācās elitārās skolās, ir vakcinētie un tie dumjie nevakcinētie, bet tikko radās jauna kategorija, ir tie, kas ir dzimuši padomju laikos, un tie, kas ir dzimuši brīvā Latvijā. Es esmu dzimusi padomju laikā, par ko man kautrēties, par ko es esmu vainīga, ka es esmu piedzimusi padomju laikā, vai arī man ir jābrauc projām no šīs valsts? Es šeit esmu strādājis, audzinājusi bērnus, par ko man justies vainīgai? Varbūt ieviesiet vēl jaunus noteikumus, ka Saeimā nevar ievēlēt tos, kas ir dzimuši padomju laikos. Paldies!